Reliģija ir noteikta uzskatu sistēma, kas balstīta ticībā pārdabiskajā. Šeit aplūkosim kristietību. Tas, kas mums ir vislabāk zināms, ir arī visizplatītākā ticība. Es izturos ar lielu cieņu pret ticīgajiem cilvēkiem, kuru nav maz starp maniem paziņām. Taču zinātniskās zināšanas ir svarīgākas. Tāpēc sāksim pārdomas par ticību pārdabiskajā. Šodien mēs jau lidojam kosmosā, zinām, ka notika lielais sprādziens un pirms 4,5 miljardiem gadu uz Zemes radās dzīvība. Evolūcijas rezultātā pirms 50 miljoniem gadu parādījās domājošais cilvēks. Toreiz cilvēki, nespējot dziļi domāt un maz zinot par dabas likumiem, ticēja pārdabisku dievību esamībai. Cilšu vadītāji un šamaņi izmantoja šo ticību, lai pakļautu cilšu locekļus un gūtu personīgu labumu. Pirms 5–6 tūkstošiem gadu pirmatnējās ciltis, lai atvieglotu savu dzīvi, sāka nodarboties ar zemkopību un kooperēt un specializēt savu darbu. Tas prasīja valstu izveidi. Valstu valdnieki kļuva garīgi spējīgākie un spēcīgākie sabiedrības locekļi. Viņiem papildus pašsaglabāšanās instinktam sāka izpausties alkatība, neierobežota vēlme iegūt personīgā īpašumā materiālās un kultūras vērtības, ko radīja kolektīvais darbs. Rezultātā radās neliels bagātnieku slānis un pārspējošā daļa nabadzīgo sabiedrības locekļu, no kuriem daudzi bija vergi. Starp bagātajiem un nabagajiem radās spēcīga sociālā spriedze, ko valdnieki ierobežoja ar tirāniju. Sabiedrisko attiecību spriedze ir galvenais sabiedrības attīstības dzinulis līdz līdzsvarotākam stāvoklim, kurā taisnīgāk sadalās nacionālā bagātība. Cilvēki tiecas pēc lielākas brīvības un zināšanām. Šamaņi pirmajās valstīs pārtapa par priesteriem un sāka sadarboties ar valdniekiem, sludinot dievību esamību, biedējot cilvēkus ar ēles mokām un solot paradīzi, ja viņi bez sūdzēšanās strādās valdnieku, dieva svaidīto un citu bagāto labā. Par to priesteri saņēma labumus no bagātajiem un izspieda ziedojumus no nabagajiem. Tas viņiem ļāva celt milzīgus tempļus sprediķiem un kļūt par bagātākajiem sabiedrības locekļiem. Valstu attīstības sākumā dievību bija daudz. Bet jau verdzības iekārtā visur izcēlās galvenās dievības. Galu galā gandrīz visām tautām dievs kļuva viens. Parasti viņš eksistēja debesīs cilvēka veidolā vai kā garīga būtne. Daudzas pasaules reliģijas aizņēmās dieva idejas no senajiem eģiptiešiem, jo tie pirmie izveidoja savu valsti. Eģiptieši nopietni nodarbojās ar astronomiju, jo no šīm zināšanām bija atkarīgi zemkopības panākumi. Jūdi, sekojot eģiptiešiem, izdomāja savu dievu. Ņemot par pamatu daudzas eģiptiešu idejas, jūdi uzrakstīja veco derību. Tajā bez brīnumiem par pasaules radīšanu 6 dienās, cilvēka radīšanu no māla un sievietes no ribas, lieliem plūdiem, iekļauts stāsts par seno ebreju grūto vēsturi, trimdu no apsolītajām zemēm, verdzību un izceļošanu no Ēģiptes Mūzes vadībā. Vairāk nekā pirms 2000 gadu tempļu uzturēšanas izdevumi, romiešu jūks un neciešami nodokļi pasliktināja jūdu dzīvi. Nabadzīgā sabiedrības daļa pieprasīja izeju no šīs situācijas. Starp daudziem dumpiniekiem un sludinātājiem izcēlās Jēzus Kristus sekta. Pirmie kristieši, būdami ebreji, sludināja veco derību, bet ievies arī jaunas idejas par svētlaimi nabagiem un nelaimīgajiem. Kristus vērsās pret bagātiem tirgotājiem un priesteriem, pretendēja uz jūdu ķēniņa troni. Kristus sekotāji kļuva arvien vairāk. Tas nevarēja patikt jūdu valdniekam, ietekmīgajiem un bagātajiem priesteriem un romiešu okupantiem. Kristus tika publiski sists krustā. Tas kļuva par avotu daudziem izdomājumiem par šo notikumu. Taču kristietība vēl nekļuva par jaunu reliģiju. Neskatoties uz līdera nāvi, sākās liels un teorētiskais darbs pie jaunās derības. Evaņģēlijus jaunajai derībai uzrakstīja Kristus tuvākie dombiedri. Balstoties uz seno eģiptiešu leģendām, apustuļi un daudzi citi svēto rakstu autori izdomāja mītus par nevainīgu ieņemšanu, augšām celšanos un Kristus debesbraukšanu. Viņš bija neparasta personība. Nācis no nebagātas ģimenes, viņš bija labs runātājs un spēja pārliecināt cilvēkus. Viņa domu biedri ļoti pārspīlēja un izdomāja daudz pārdabiska 2000 gadu senajos notikumos. Zināšanas par dabas likumiem vēl bija ļoti niecīgas. Tajā pašā laikā kristiešu agnostiķi aprakstīja Kristus dzīvi, darbus un nāvi kā parasta ģimenes cilvēka biogrāfiju, kam bija vecāki un bērni. Mūsdienās vēsturnieki un teologi sacenšas sensacionālu faktu meklēšanā par Kristus dzīvi, it kā viņš apbedīts Indijā, vai arī viņa vietā krustā sists kāds cits, un tā tālāk.
Tas ir interesanti mītu izpētē, bet nav svarīgi, jo neietekmēja kristietības attīstību līdz izplatītākajai pasaules reliģijai. Svarīgākie notikumi kristietības attīstībā un nostiprināšanā notika vairāk nekā 300 gadus pēc Kristus nāves. Tad ebreju sektantu ticība pārtapa par reliģiju, kas daudzējādā ziņā atšķīrās no pirmo kristiešu idejām. Romas imperators Konstantīns redzēja, cik stipri kristieši tic savam ebreju vecās derības dievam un viņa dēlam Kristum. 3 gadsimtus kristiešus vajāja un iznīcināja. Gandrīz visi apustuļi no 12 gāja bojā mocekļu nāvē. Kristieši bija gatavi mirt par idejām, kas aizstāvēja nabagus un deva tiem cerību uz labāku dzīvi uz zemes un pēc tam debesīs. Sākotnēji kristietība tiešām godīgi un pašaizliedzīgi vērsās pret bagātiem tirgotājiem un ar valsti saplūdušiem garīdzniekiem. Konstantīns nolēma sarežģīto romiešu daudzdievību aizstāt ar stingro kristietību, kas viņaprāt bija ideoloģiski uzticama imperatoram. Tika aicināti jaunās derības un evaņģēliju redaktorāts. Viņi atstāja tikai 4 piemērotus evaņģēlijus un tos svētos rakstus, kas bija nepieciešami impērijas stiprināšanai. Tika izstrādāta galīgā jaunās derības versija, un kristietība kļuva par valsts reliģiju vispirms Romas impērijā. Daudzdievība tika nosaukts par pagānismu un aizliegta. Gandrīz visus kristiešu agnostiķus fiziski iznīcināja. Imperators kļuva par dieva svaidītos. Autoritatīvākie apustuļi ieguva amatu, Romas pāvests un reizē dieva vietnieks uz zemes. Viss nostājās savās vietās. Kristīgā baznīca kļuva par valsts pārvaldes daļu, lai ideoloģiski atbalstītu netaisnīgās ekonomiskās attiecības un valdnieku tirāniju. Priesteri, kā tas pienācās, agrīnajā valstī kļuva ļoti bagāti. Visur tika celtas baznīcas, kurās regulāri vairākas stundas pēc kārtas tika iedzīta Bībeles patiesība un pierādīta valdnieku un garīdznieku svētība. Cilvēkus biedēja ar elles mokām un tukšiem solījumiem par paradīzi pēc nāves. 3. un 4. gadsimtā cilvēku zināšanu līmenis bija tāds, ka tas darbojās. Pāvesta institūcija savos ziedu laikos, pateicoties prasmīgai ideoloģijai un garīdznieku neierobežotajai alkatībai, ieguva tādu ietekmi, ka pat nostājās virs imperatoriem un ķēniņiem. Romas pāvesta personīgajās sautīgajās interesēs apstiprināja imperatoru un ķēniņu kronēšanu un saskaņoja viņu laulības. Bija laiki, kad koloniālajos karos kristīgā baznīca ne tikai uzturēja karavīru kaujas garu, tā pati organizēja laupīšanas krusta karus. Uz Vatikānu un baznīcām no kolonijām veda neizmērojams bagātību krājumus, kā arī milzumu viltotu svēto reliģiju. Lai paplašinātu savu biznesu, baznīca visur cēla tempļus, kristīja pamatiedzīvotājus, tādējādi nodrošinot ienākumus nākamajiem gadsimtiem. Feodālisma laikmetā nekas būtisks kristietībā nemainījās. Baznīca aktīvi iesaistījās Amerikas kolonizācijā, nepalaižot garām iespēju bagātināties kopā ar Eiropas monarhiem un ievērojami paplašināja savu ticīgo pulku. Ar to pašu mērķi nodrošināt nākotnes ienākumus. Vatikāns joprojām ir viena no bagātākajām pasaules valstīm. Precīzs naudas apjoms un īpašumu skaits ir liels noslēpums. Taču jau feodālisma laikmetā parādījās pirmās kristīgās baznīcas krīzes pazīmes, vispirms ideoloģiskā līmenī. Cilvēkiem vēl nebija mikroskopu un spēcīgu teleskopu. Tomēr kāds teica, un tomēr tā griežas, kāds sāka šaubīties, ka visuma centrs ir zeme, un par to dārgi samaksāja, tiekot sadedzināts inkvizīcijas sārtā. Bet zinātņu un tehnikas progress, kas toreiz sāka dzimt un bija sabiedrības vajadzība, nebija iespējams balstoties uz bībeliskām pasakām. Kristietība sadalījās konkurējošās atzarē. Agrīnajā kapitālismā monarhi vēl kādu laiku palika bagātāko vidū. Baznīca turpināja spēlēt nozīmīgu lomu sabiedrības dzīvē un aktīvi piedalījās koloniālajos karos, ko rīkoja ne mazāk alkatīgie kapitālisti. Tas bija noziegums pret nabadzīgajiem cilvēkiem, kad Pirmajā pasaules karā dēļ valdnieku alkatības no abām pusēm virsnieki dzina uzbrukumā nabagus, lai nogalinātu citus nabagus. Un bija zemiski, ka priesteri un popi svētīja nabagus kaujai viena un tā paša Dieva, Jēzus Kristus, vārdā, kurā nabagi patiesi ticēja. Sanāk, ka Kristus karoja pats ar sevi. Nekas pārsteidzošs. Uzvara nodrošināja kapitālistiem jaunus izēvielu un darbaspēka avotus, bet garīdzniekiem jaunus ienākumus. Tas bija iespējams tāpēc, ka nabagi toreiz bija ļoti neizglītoti. Vienīgais informācijas avots viņiem bija obligātās svētdienas sprediķi. Un tas viss notika ar mūsu vecvecākiem pavisam nesen,
tikai pirms dažām paudzēm. Šobrīd sabiedrības attīstās ģeometriskā progresijā. Eiropā visi monarhi ir gāsti. Dažus nogalināja, citus konservēja kā muzeju eksponātus turistiem un reklāmai. Šodien tikai daži šaubās par dabiskās atlases teorijas pareizību dzīvnieku pasaulē. Mūsu dzīvē ienācis internets, kur ātri un ērti var iegūt jebkādu jaunāko informāciju, piemēram, satriecošus datus par miljardiem zvaigžņu un galaktiku un kosmiskajiem attālumiem starp tām. Pēc Otrā pasaules kara kapitālistu alkatība uzcēla milzīgus lidaparātu bāzes kuģus un bumbvedējus. Radīja atombumbu, izmēģināja to, nobijās un turpina biedēt cits citu. Alkatība joprojām liek kolonizēt, piesavināties bagātības un nogalināt cilvēkus mazāk attīstītās valstīs. Sabiedriskā dzīve tomēr virzās uz cilvēku labklājības pieaugumu, kā tas tika iecerēts valstu rašanās sākumā. Tas, kas sākotnēji radīts militāriem mērķiem, sāk nest labumu darbā un sadzīvē. Attīstītajās valstīs cilvēku dzīves ilgums sasniedz 90 un vairāk gadus. Tas liecina, ka ekonomiskās, politiskās un garīgās attiecības ir kļuvušas tādas, ka cilvēkiem dzīve kļuvusi labāka un ilgāka. Bet kas notiek ar ticību un baznīcām visattīstītākajās sabiedrībās? Kā jau teikts, to galvenie pasūtītāji, imperatori un ķēniņi, ir pazuduši. Attīstītākajā Eiropas daļā 85–90% iedzīvotāji kļuvuši par ateistiem. Cilvēki redz, ka zinātniskās zināšanas ļauj dzīvot labāk. Lielu autoritāti sabiedrībā bauda cilvēki, kuri prot meklēt, uzkrāt, apstrādāt un izmantot informāciju. Informācija kļūst gan par izēvielu, gan par līdzekli, gan par ražošanas rezultātu, visvērtīgāko preci. Internets, mākslīgais intelekts vēl nav visiem līdz galam novērtēti tehniskie līdzekļi, kas ļauj pātrināt attīstību ne tikai progresīvu, bet arī vēl atpalikušām valstīm. Bībele pēc patiesīguma, precizitātes un informācijas apjoma nespēja sacensties ar internetu un tajā glabātajām zinātniskajām un citām cilvēkiem noderīgajām zināšanām. Tajā skaitā arī informāciju par pašu Bībeli, kā tā tika rakstīta un izmantota. Baznīcas, kādreiz milzīgas Bībeles koplasīšanas zāles, tukšojas. Kam šodien interesē klausīties monotonu lasījumu no grāmatas par seno ebreju dzīves šausmām un mūsdienās bezjēdzīgajiem senajiem moralizējumiem? Visi paši var izlasīt to, kas vajadzīgs dzīves uzlabošanai. Draudzes sarūk, un tās vairs nespēja uzturēt lielas, apgrūtinošas, energoneefektīvas, pēc senām tehnoloģijām būvētas baznīcu ēkas. Valsts tās ņem savā aprūpē. Ja paveicas, baznīcās ierīko muzejus, bibliotēkas, sporta zāles. Reizēm pat alus bārus. To redzētu Kristus. Kad cilvēki tūkstošgadēm mocījās verdzības iekārtā, cieta feodālismā un agrīnajā kapitālismā, baznīca spēlēja savu lomu sabiedriskās spriedzes uzturēšanā. Tas bija sāpīgi un energoietilpīgi, ja rēķina karos nogalinātos, sakropļotos un badā nomirušos cilvēkus, arī baznīcas vainas dēļ. Taču pēc kosmiskiem mērogiem tas notika ļoti ātri, pat salīdzinot ar laiku, kad cilvēks no domājoša radījuma attīstījās līdz valstiskotajam cilvēkam. Savu funkciju, sabiedrības attīstības pātrināšanu, reliģija un baznīca ir izpildījusi. Moris ir izdarījis savu darbu, Moris var doties prom no mūsdienu sabiedrības. Mums tagad jānodrošina tālāka zinātniska tehniskā progresa pātrināšana. Dabas likumi diktē uzdevumus, saglabāt zemes ekoloģiju, meklēt saprātīgus brāļus visumā, apaugļot ar dzīvību atzisušas Saules sistēmas planētas un citas tālas pasaules. Es nākotnē neredzu vajadzību pēc reliģijas.